Sveiciens Sportcentrs.com skatītājiem, klausītājiem, rakstītājiem, komentētājiem un basketbola mīļotājiem. Raidījuma aiz sānu līnijas otrā epizode ir klāta. Sekosim, runāsim, apspriedīsim aktualitātes ap Latvijas basketbola valstsvienību, kas gatavojas Eiropas čempionātam Turcijā. Gatavojas Rīgā, gatavojas tepat netālu blakus esošajos kaimiņos. Un, lai būtu interesantāka saruna par visu šo, šodien man ir divi viesi. Viens no tiem ir bijušais Latvijas izlases centra spēlētājs, Smarts pārstāvis Kaspars Ciprus. Sveicināts, Kaspar. Uz raidījumu pirmo epizodu tu netiki, jo bija aizbraucis sekot līdzi U19 meitenēm. Izstāst, ka meiteņu basketbols šovasar mums noteikti priecē vairāk nekā zēnu basketbols. Es domāju, ja mums atteiksies 6 meitenes, tad arī būs savi iemesli, bet paldies Dievam, pagaidām meitenēm to problēmu nav. Līdz ar to mums to rezultāti ir, un kāpēc bija tur, tāpēc, ka tas ir tas brīdis, kad 2 nedēļas Amerikas treneri var aplūkot mūsējos spēlētājus. Un tā kā man jau ir sadarbība ar daudzajām augstskolām un galvenajiem treneriem, tad vienkārši braucu, lai vairāk popularizētu mūsējos spēlētājus, un es domāju, tas diezgan labi man ir izdevies. Un otrs mūsu viesis ir bijušais basketbolists, spēlētājs, kura rekords LBL gūtajos punktos ir 30. Kā es to vakar noskaidroju, pats atceries šādu spēli? Nē, tieši neatceros, kas tā pa spēli. Ventspils Augstskolas sastāvā pret Zemgalu, starp citu, pirms 11 gadiem. Tagad pasākuma vadītājs, raidījuma vadītājs Renārs Zeltiņš. Sveicināts, Renār. Sveiks. Par pasākumiem runājot, droši vien galvenā aktualitāte tev šobrīd ir krastmačs? Jā, tuvākais ir krastmačs, 19. 20. augusts. Rīgas Svētku ietvaros jau 8. gadu pēc kārtas iejutīšies vadītāja lomā. Arī radošās līnijas šajā gadā veids. Tā kā, jā, un interesantā nianse ir, ka Latvijas-Lietuvas spēli mēs skatīsim klāt. Pirmo reizi kaut kas tāds, ka ārpus fiziski uz vietas basketbola skatīsimies tur uz ekrānos, un tad labais krasts būs Latvija, kreisie būs lietuvieši. Labi, kungi, domāju, ir pienācis laiks sākt raidījumu pa īstam, un jāsāk, protams, ar iesildīšanos. Visam vienkārši uzdevums. Jums priekšā ir lapas un flomasteri, un jums ir jāizdara ļoti vienkārši uzdevums. Jāuzraksta, pēc jūsu domām, kā ir pareizi uzrakstīt Andžejs Pasečniks. Dariet to, un kamēr jūs to darāt, tikmēr pastāstīšu, kāpēc šāds uzdevums. Likām arī vairākiem basketbolistiem to veikt, pēc tam paskatīsimies, kā viņiem veicās. Mēģinam nešpikot. Un esmu novērojis, ka nereti mēdījos jau kļūda. Nerad mēdījos esmu novērojis, ka nepareizi ir šis un nepareizi tiek rakstīts. Un tas grib saprast, vai tā ir žurnālistu neprofesionalitāte vai varbūt vienkārši šis vārds un uzvārds ir tik sarežģīts, ka to ir grūti iemācīties. Tik ilgi rakstu. Esat gatavi pa vienam, jā. Un tad varbūt pa vienam arī parādam, Kaspar, parāda, kā tu esi uzrakstījis Andžejs Pasečniks? Pasečniks? Labi, atvainojos. Tas ir angliski, tas ir viens no variantiem, un Renāri? Man ir Andžejs Pasečniks. Nu, jāteic, ka šajā epizodē Renārs ir šajā konkursā Renārs ir uzvarējis, jo ir Eņburts Pasečniks. Bet Burt bija pareizi. Tieši tā, bet, acīm redzot, nav nemaz tik viegli to izdarīt. Paskatīsimies tagad, kā veicās diviem Latvijas izlases spēlētājiem ar šo pašu uzdevumu. Andžejs Pasečniks. Jā, negribu iedzināties viens. Kāpēc neviens nepalīdz? Andžejs Pasečniks. Kaut kādā otrā. Mārķim Mēram un Iļam Gromovam Iļa it kā Andžejs vai Anzejs bija uzrakstījis, īsti nevarēja saprast, es viņam pārprasīju, viņš teica, ka tur esot domāts tas Žēburts tik un tā. Man arī bija domāts, tikai nebija ieliks. Angliskā versija. Es tikai nebija gatavojās. Tāpēc. Labi, kungi, esam iesildījušies, bet turpin iesildīties pirms sāk darboties ar pilnu jaudu ar Latvijas izlases Dāvis Bērtāns. Jau šajā aizvadītajā nedēļā pievienojās komandai, pagaidām darbojās individuāli. Un aizsānu līnijas noķēra Dāvi uz pāris jautājumiem, paskatīsimies, ko viņš uz tiem atbildēja.
bija sākotnēja informācija, ka 7. 8. pievienosies. Tagad redzam, ka tu esi nedēļa ātrāk. Kāpēc tā? 7. 8. ar komandu tikai sāks pavisam. Un pirmo nedēļu vienkārši vairāk individuālām lietām pastrādāt. Tā kā nebija loģiski pievienoties uz vienu dienu šonedēļ jau un braukt jau uz Klaipēdu spēlēt, kas būtu, es nezinu, cik tur labs iznākums būtu. Tad šonedēļ vairāk fiziskais svāri, individuālās lietas. Redzam, ka tev līdzi ir treneris. Kas viņš ir un kāds ir viņa uzdevums plāns? Treneris ir sanāk tā kā attīstības treneriem palīgs un tā pašā laikā arī skauting video speciālists. Tā kā visu sezonu mācījies ir no galvenajiem attīstības treneriem. Tā kā uzdevums ir parūpēties, lai es vasarā tomēr strādāju tām lietām, kas man arī nepieciešams sezonas laikā. Tā pašā laikā man vieglāk ar papildus lietām, ko darīt, ja komanda nav uz vietas. Un tā arī klubs var sekot līdzi manam progresam. Runājot par klubu, kā tu nonāci līdz tam lēmumam spēlēt? Jo it kā aizkulisēs bija informācija, ka tomēr nespēlēsi, pats arī it kā novilku šo lēmumu. Kurš beigās bija par, kurš bija pret klubā? Es teiktu, konkrēti vārdus nesaušu, kurš bija par, kurš bija pret. Bet tajā brīdī bija, līdz galam beigās bija. Katrs izteica savus viedokļus, un beigās tas bija mans lēmums. To man uzreiz pateica. Tāpēc es tomēr paņēmu nedaudz ilgāk laika apsvērt līdz galam. Un tajā brīdī, kad es pateicu, ka es spēlēšu izlasē, uzreiz viss bija ļoti pretim nākoši un teica, ka darīs visu, lai man palīdzētu. Un pēdējais, pēc 5 gadu pārtraukuma es uzvilcu skreklu. Varbūt es uzvilcu arī iepriekš fanojot, bet tagad, lai spēlētu atkal. Kā ir? Ļoti labi sajūta. Un pat jau tas bija otrdienas treniņš, vai pirmdienas vai otrdienas treniņš laikam. Jā, otrdienas treniņā no rīta jau padarboties vienkārši tām kaut vai parastām individuālām lietām ar džekiem kopā jau bija ļoti patīkams sajūta. Dāvis aizdīs savu NBA debijas sezonu. Grafikā varam aplūkot arī to, kā viņam tajā veicās. 67 spēles regulārajā sezonā, pēc tam vēl 13 spēles playoffā. D-līgā uzspēlēja 4 spēles, un arī rezultīvākās spēles mēs varam šajā grafikā aplūkot. Renār, cik liels notikums tev kā līdzjutējiem ir tas, ka Valstsvienībā pēc 5 gadu pārtraukuma atkal spēlēs kopā brāļi Bērtāni? Manuprāt, tas ir ļoti liels iegūms un vērtība. Dāvis ir ne tikai ļoti labs, sirsnīgs cilvēks, kas ir ārkārtīgi svarīgi priekš mikroklimatu un visā kopumā izlasē, lai būvētu to modeli. Dāvis ir daudzpusīgs. Viņš ir spējīgs augstasinīgi iemest tālmetienus, var iziet cauri, ļoti kustīgs priekš savu augumu. Līdz ar to, plus vēl tas, ka šī NBA pieredze, un es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība, ka Kristaps Porziņš, Dāvis Bērtāns un Dairis ir savā kopā. Kaut kādā ziņā, protams, žēl, ka Andžejs nespēlēs, jo 2 torņi ir labāk nekā 1 torņi zem groza. Bet runājot tieši kontekstā par Dāvi, man ļoti liels prieks un var redzēt, ka viņš pats, viņš tikai izsalcis ir. Viņš ir sajūsmināts, gandarīts par to, ka viņš būs Latvijas izlases sastāvā. To viņš pauž arī sociālajos tīklos. Es domāju, ka līdzjūtēji, ka uzzināja, ka Dāvis ir pateicis jā, tā viegli tā uzlapoja. Mums ir vēl viens NBA džeks komandā. Interesanti arī, ka viņš savā Instagram kontā ļoti tādu labu gājienu izdarīt. Jā, radoši piegāja. Kreatīvi piegāja. Jā, kreatīvi, radoši piegāja tā ar tādu dzirksti. Nomainīšu tos kreklus. Jā, viņam pašam noteikti ir tāds, kā es teicu, ka ilgi nav spēlējis izlasē un tās 2 traumas un tagad atgriežās un tādā sastāvā vēl. Es domāju, vispār es sajustos, kopā spēlēt ar Dāvidu, arī ar Kristapu uzspēlēt, ar brāli uzspēlēt, ar Jantīm, ar visiem tiešām mūsu jauniem un talantīgiem spēlētājiem un pacīnīties tiešām labām vietām, jo mums ir šī iespēja, mums kapacitāte liela. Tāpēc baigais prieks, ka Dāvis ir sastāvā. Kas par kādu, tādu jaunu dimensiju varbūt var dot Latvijas izlasēji Dāvija pievienošanās? Viņš kā spēlētājs, viņš tā, ļoti ir bagāts, ka tipa spēlētājs, vai tomēr viņš var iedot arī kaut kādu papildus lietiņu, papildus dimensiju, kaut ko mēs varam redzēt, ko neesam redzējuši iepriekš?
Es domāju, gan Dāvis, gan Kristaps tieši ir nevis Bagaska tipa spēlētājs, bet tieši Latvijas stila spēlētājs. Jo kāds ir plus šiem abiem diviem spēlētājiem, ne tikai tas, ka viņi, protams, ir augsts klases spēlētāji un spēlē NBA un tam līdzīgi, bet spēlēt mūsu stilu, kur tiek daudz mest 3-punktu metieni, kā mēs zinām, ja piemēram trāpta visi kārtībā, bet netrāpta ir uzreiz tālu atliekošā bumba. Un, ja mēs, kā mēs redzam, kad ir 3-punktu metiens, tās bumbas nav vairs tik svarīgi, tur cīņas un groza apakšā kā lielie augumi un atletisms. Līdz ar to, ja mums tiešām ir laukumā gan Kristaps, gan Dāvis, gan Ojārs būs pēc tam pievienosies, es domāju, tas būs pavisam cita auguma, un arī tur aizsardzībā būs daudz vieglāk arī mazajiem, zinot, ka palaiž garām, tur būs nevis 2,7, bet 2,20. Un tur ar parastu svecīti vairs neizies cauri. Liels notikums tas ir nevis tikai Latvijas līdzstājiem, bet, protams, arī pašai Bērtāņu ģimenei. Aprunājāmies Klaipēdā arī ar Dainu Bērtānu, šo basketbolas tēvu. Daini, redzam tevi Klaipēdā, tagad spēlē viens tavs dēls, otrs dēls nespēlē. Gaidīju šo vasaru ar tādu īpaši nepacietīgu ieraudzīt abus dēlus atkal izlasē. Nē, protams, ir patīkami, ka ir abi izlasē un tas ir tāds lielāks emocijas. Lai gan mums ir vienalga, vai ir viens vai otrs izlasē, mēs tāpatās sekojam līdzi un tā. Kā ir Dāvja lēmumu pieņemšanā, arī ģimene piedalījās, arī tu piedalījies? Nē, mēs nekad nejaucamies šajās lietās. Tas ir katrā ziņā pirmkārt viņa paša lēmums un otrs ir, ko viņam atļauj spurs. Tā kā. Tad prieks noteikti uzreiz. Prieks paši? Jā, protams. Es jau zinu, ka amerikāņi jau negrib, ka šitie jaunie spēlē izlasēs, bet to, ka viņi gribējuši ir vienmēr, labi, Dāvim tur izkrita tās. Bet neko, viņš pats teica, ka pāris gadus toties ilgāk varēs uzspēlēt. Kā ir skatīties tagad, kad viens dēls spēlē Eirolīgā, Eiropas augstākais līmenis, otrs ir NBA, vispār pasaules augstākais līmenis. Nav tāds surreāls sajūta dažreiz? Nē, es vispār, ja godīgi, tad man tas Eiropas basketbols vairāk pievelk, jo tur tomēr ir tas kapiņš ir lielāks un Amerika tomēr tas vairāk vai mazāk ir zināmā mērā teātris. Un labi, to nevarētu pa spurs teikt, bet tas nav tas. Viņi spēlē uz skatītājiem. Eiropā ir aizsardzība, bet tomēr vairāk tā kā pa aizsardzību basketbolu. Ko no izlases sagaida šogad? Visi jau gaida, pat beidzot esot tas labākais sastāvs, bet mēs zinām, jo tu vairāk cer uz kaut ko, jo sliktāk sanāk. Es par to, lai būtu labas spēles un izdotos uzvarēt, tā prognozēt kaut ko noteikti nē. Okay. Jā. Tas bija Dainis Bērtāns, bijušais basketbolists. Noskaidrojām jau pirms raidījuma, ka tu ar viņu laikam kopā neesi spēlējis Valmierā, bet pret tev ir sanācis uzspēlēt, Renāri. Jā, es tā spilgti neatceros, bet tas, ka spēlējām viens pret otru noteikti. Jā, jo Dainis bija tāds spēlētājs vienīgais Latvijā, kurš turēja bumbu augšā, tā kā skatījās, kam dot piespēli un paņem un izmet. Un uzmet. Vienkārši sēdz tur roki, kā dos piespēli, paņem uzmet. Kas par to tu pret uzspēlēji, neatceries? Vai tu jau biji projām? Es jau biju projām. Jā, tu jau aizbrauc projām ātrāk. Renāri, tev sanāca arī aprunāties ar Daini. Pastāst par šo sarunu neseno. Jā, es Dainim prasīju. Vispār, es tā padomāju tagad, kas ir kopsaucējs abiem mūsu spēlētājiem, kas ir NBA šobrīd aktīvi, gan Dāvim, gan Kristapam. Tās ir tradīcijām bagātas basketbola ģimenes. Un tas ir tas tāds stūrakmens. Un tas prasīja Dainim. Daini abi divi dēli spēlē augstā profesionālā līmenī. Tik daudz darba ieguldīts. Kas ir tas kredo? Kāpēc tā ir noticis? Viņš ir disciplīna. Disciplīna. Tas ir galvenais, kas ir vajadzīgs. Un tā bieži vien arī var dzirdēt, ka spēlētāji nav izpildījuši treneru disciplīnu. Spēlētāji ir izpildījuši tēva treneru disciplīnu, un tagad viņi ir tur, kur viņi ir. Super, skatīsimies, kā Dāvis iekļausies Latvijas valsts vienības sastāvā. Sekosim līdz tam jau šajā nedēļā pārbaudas spēlē pret Poliju. Bet mums jāiet tālāk un ejam pie minūtes pārtraukuma. Minūtes pārtraukumā analizēsim iepriekšējā nedēļā aizvadītās pārbaudas spēles. Skatīsimies, kas tajās ir noticis un ko varētu vēl uzlabot. Redzam šobrīd arī grafikā, ka Latvijas izlase aizvadīja 2 pārbaudas spēles Klaipēdā.
tikās ar Gruzijas izlasi un dienu vēlāk, diemžēl, ne pret Lietuvu, bet pret Poliju, un tāpēc, ka Gruzijai pirmajā vakarā zaudējām. Šajā spēlē visa kā bija gan daudz asumu, daudz runāšanas ar tiesnešiem, varbūt pats spēles kvalitāte nebija tik laba, bet par asumiem runājot, Dairis Bērtāns arī pārsita sev vaigu kalu, tā kā viss kā pienāks. Kas tev patika, kas nepatika no redzētā šajās spēlēs? Pirmkārt, man ļoti patīk tas, ka treneris Bagātskis ļāva visiem spēlētājiem spēlēt atraisīt. Mums nebija tāds spiediens baigi uz komandas spēli, to arī var saprast, jo tomēr mums nav 3 pamatsastāvā spēlētāji. Es domāju, līdz ar to ļoti pārdzīvot par šiem 2 zaudējumiem galīgi nebūtu vērts, jo mums nav tie 3 labākie, mums nav pamatsastāvs vadītājs, nav arī abi 2 garie spēlētāji, līdz ar to ienākot viņu rotācijā un tur uzreiz katram būs pa 30 minūtēm, es tā domāju, un mainīsies pilnīgi spēles stils gan pie viena, gan pie otra groza. Man ļoti patika arī tas, ka dažu spēlētāju attieksme, man ļoti patika, kā spēlē turpināja spēlēt Bērtāns, viņa tas ātrums un viss, un tā atdeve, arī liek priecēt arī pārbaudas spēlēs. Ļoti patika, kā iesaisties Gražuls un Šmits. Protams, ka bija daži spēlētāji, kas, vēl varbūt nav īsti gatavi, grūti saprast, varbūt tā ir vēl, protams, ka vēl mēnesis līdz čempionatam, piemēram, vēl nav gatavi vai fiziskā bedra, bet tomēr kaut arī tās pārbaudas spēles arī dažiem vadošiem spēlētājiem zinādami, ka viņi ir jau iekšā, būtu tomēr mazliet nopietnāk jāpiet tām spēlēm, kaut vai tāpēc nebūtu traumas. Renāra, Kaspars pieminēja Dairis joprojām, lai kur spēlētu, bet atgriežoties atpakaļ Latvijā, droši vien ir tā mūsu reaktīvākā Latvijas raķete. Jā, Dairis ir ļoti eksplozīvs spēlētājs un pēdējos gados pielicis arī kreiso roku klāt. Līdz ar to var doties abos virzienos, kas bija varbūt vienīgais viņa mīnus. Līdz ar to ļoti ātrs, var pēc pikanrola mest 3-punktu metienu, tiešām neapstādināms, tikko uzņēmis ātrumu. Un viņam tāpat kā Dāvim ir iekšā tas cīņas spars un tā lauzsirds. Viņš dosies un, ja vienalga ir sasists vai kauls vai nē, viņš iet un cīnās. Ja tu man prasītu noteikti par kopumā, par to, ko es redzēju spēli ar Gruziju. Pirmkārt par pārbaudas spēlēm. Tas tā kā tu ieej veikalā un pērc jēlu gaļu un pēc tam mājās un saka, kaut kā negaršīgi, nav laba. Līdz ar to tās ir tikai pārbaudas spēles un abas spēles mēs varējām uzvarēt. Un tad iespējams lielākā līdz teikt, labais, viss kārtībā ir. Īstenībā tās, tā kā varēja jebkurš vinēt to spēli, gan Gruzija, gan pēc tam nākamajā dienā. Tas tiešām ir pārbaudas spēles, kurās tiek iesaistīti visi spēlētāji, kas teica, tiek veidotas rotācijas sistēmas, plus vēl Dairis ar Jānu Timpu piesaistījās uz pirmo spēli. Līdz ar to vēl mainīsies viss, kad Ojārs, Kristaps, Dāvis pienāks klāt. Tā kā skatītos šobrīd to, kāda ir izlase, nevajadzētu. To mēs, kā Blūms pareizi pateica, mēs negribam būt pārbaudas spēļu čempioni. Iespējams labāk ir zaudēt šīs spēles un tad uzvarēt nevis otrādāk. No otras puses nav doma bez unas, ir kaut kādi signāli, kas varbūt ir jāpamaina. Ienāks vēl šie spēlētāji, tad mēs redzēsim. Ļoti daudz tendenci ir mest 3-punktu metienus, tas tā vienmēr ir bijis, tas jāsamazina. Mums atnāks garie spēlētāji, Gruziņi vienkārši nospied apakšā, līdz ar to mums tur nebija īsti pretspēks. Gan pieredzē, kur ir Gražuls, Mējers, nāks Kristaps, vēl palīdzēs Ojārs, un viss būs kārtībā tur. Daudzveidīgāk, iespējams. Gruziņi to pierādīja. Aiet cauri. Tu pieminēji šos garos spēlētājus, kas ar Šermadīni īpaši netikām galā, ne tikai kaut kādās izspēlēs, tur, vai tās būtu rotācijas aizsardzībā bijušas, bet arī kaut vai 1-1 spēlē postā, viņam spēlējot pret muguru. Kas par lietu, kāpēc tā? Es domāju, ka Šermadīni ir diezgan liela augsta kalibra spēlētājs un tiešām bija grūti pret viņu, bet mēs saprotam, ka būs arī Šermadīni daudz grūtāk, ka viņam būs priekšā Kristaps Porziņš. Tur vairs nebūs viņam tik viegli pasteiga, un tāpēc es saku, kā arī Renārs teica, tur uztraukam galīgi nav pamata, jo mums, teiksim, tā bāzes spēlētāji tikai pievienosies vēlāk. Tas, protams, ka arī ļoti grūti ir priekš trenera Bagātska, jo, es domāju, tas ir daudz vieglāk strādāt ar komandu, kur tu strādā 1,5–2 mēnešus kopā, nekā tu strādā vienā veidā, pēc nedēļas tu piebrauc viens spēlētājs, pēc tam vēl viens un tikai 3 nedēļas vai cik tur pievienosies Kristaps. Tas ir ļoti grūti, jo tomēr Kristaps un Dāvis ir mums atslēgas spēlētājiem, ar ko ir jāveido komanda. Un ja viņu nav visu šo sagatavošanas posmu, trenerim Bagātskim ir ļoti grūts uzdevums. Runājot par spēli, vairāk no perimetra, par uzbrukšanu, vairāk no perimetra, daudziem 3-punktu metieniem, bet
droši vien šie 3 punktu metieni, kā trenerim Bagātskim patīk teikt, viņiem ir jābūt pamatotiem. Un, ja viņi ir pamatoti, tad droši vien būtu stulbi nemest pa grozi, ja tev ir brīvs tas metiens. Un, ja tā spēle ir izveidojusies tā, ka var izmest ārā uz brīvu metienu, droši vien, ka tas metiens ir jāmet. Es domāju, ka mums ir tik daudz augsts klases 3 punktu metēju, un ka tas tiešām ir jāmet un jāveido. Jo mēs redzam, ka arī basketbolā, arī visur NBA tendence un arī Eirolīgā lēnām pāriet, ka tomēr tas 3 punktu daudzums ir daudz lielāks nekā tas bija iepriekš. Līdz ar to, ja, kā es jau pirms tam minēju, ja mums ir tādi augumi un ja tās bumbas lec tālu, mēs kaut kur esam nevis zem groza, bet tieši 3, 4, 5 metrus no groza mums tieši fiziski būs vieglāk paņemt un veidot daudz vairāk uzbrukumus. Jo man arī parunājot ar Amerikas treneriem un kā viņi veido to spēli, viņi tagad ļoti daudz ņem sev liels gabarītisks spēlētājs tikai tāpēc, lai mestu vairāk metienus, bieži vien pat nesagatavotus, tikai tāpēc, lai ņemtu tās atliekušās bumbas, lai būtu vairāk uzbrukumi. Ja tev vairāk uzbrukumi, tev vairāk metieni, tev vairāk sodi pret tevīm, ir vairāk iespēja vinnēt. Nu, pēc būtības tas basketbols kļūst skatītājiem tīkamāks. Vairāk metienu, augstāk rezultāti. Protams, tajā pašā laikā viņš ir rezultātīvāks arī tajā pašā laikā, ja spēlētāji vairāk met 3 punktu. Līdz ar to aizsardzība vairāk koncentrējās uz 3 punktu līnijas. Līdz ar to ir vieglāk izsist cauri, ir vairāk ir danku un tas, kas visiem skatītājiem patīk, protams. Renār, tev ātri papildināšu tikai par to, ka, manuprāt, nav svarīgi, vai spēlētājs met 3 punktu vai nē, tajā brīdī, kad viņš ir brīvs, ir jāmet, ir jāpieņem šis lēmums, jāmet. Svarīgi ir, kad tu met un kas met. Ja pie -3 izmet Meijers trīnīti un pēc tam izmet Gražuls, tad es kā treneris, es to nesaprotu. Tas nepareizi pieņemts lēmums. Līdz ar to jāmet ar brīviem spēlētājiem, un to darīja spēlē. To darīja Tim, to darīja Bertāns, to darīja Blūms, to darīja Janičēnoks. Janičēnokam gāja tā spēle tajā dienā, Timam negāja. Vienkārši viena no sliktākajām iespējams vispār. 1-14 no spēles. Jā, tieši tā. Bet labāk viņš met 1-14 tagad, un viņš meta, bija daži sasteigti, bet principā viņš meta diezgan plus-mínus brīvi. Viņš ir atletisks un augsts var pacelt šo metienu. Ir jāmet tie metieni, un ja mēs tiešām, ja būs tā kritamā diena, mēs esam diezgan neapstādināmi pie šāda savukārt pretinieks kā Gruzija atkal 2 punktiņiem. 3 ir vairāk nekā 2. No jā, bet par aizsardzību runājot, tev kā bijušam saspēles vadītājiem, maziem spēlētājiem, gribu jautāt, tā ir tikai lielo spēlētāju atbildība? Nosegt šos pretinieku lielos spēlētājus, vai tur arī mazie var kaut ko darīt lietas labā? Es domāju, pat nedalot vai tie lielie vai mazie, visu spēlētāju atbildība ir jebkurš spēlētājs. Un, ja notiek rotācija un maiņa, tur ir vienkārši jārunā un jārotē. Bija liels problēmas pie 2 spēlētāju sadarbībām. Visu laiku Grūziņi, es no spēles, ko es redzēju, var teikt, ka deva iekšā un līdz ar to tur vai samainoties, vai viens pats spēlētājs netika galā. Līdz ar tā ir palīdzība uzreiz ātri pamānē apakaļ un jārotē. Un tas izjutās ļoti, ļoti strēlnieku trūkums arī gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tas, ka Grūziņi piespiež klāt un tomēr bija grūtības pārvest pāri, bija izveidot šo iesāktu pārējais uzbrukumu vai pozicionālo, tāpēc gaidām pamats spēles vadītāju ierindā. Spēle pret Poliju, Kaspar, tur izskatījās, ka no paša sākuma jau nevedās, tas uzbrukums neveidojās īsti. Es domāju, tas arī var būt, kā es jau minēju, pirms tam nogurums. Tomēr divas spēles pēc kārtas sezonā tā negadās. Un tieši pēc 3 smagākajām nedēļām. Jā, tieši tā, tas pašā sākumā kājas ir pilnas piedzīts, un man tā šķiet, ka ļoti daudz spēlētāju šobrīd ir sportiskā bedrē. Tāpēc tāda spēle, es domāju, ir pieļaujama šajā stadijā. Kā es minēju, tagad gaidām, kad visi ies ārā no bedres, kad pievienosies mūsu 3 pamatspēlētāji, un es domāju, spēles rokraksts būs pavisam savādāks. Bet es domāju, 4 punkti abās spēlēs, -2, 3, 4. Tas vispār, es pat neuzskatu, ka tā ir varbūt pat bedra. Varbūt tas ir mazs pauguriņš. Vai tas vienkārši mēs zaudētu 20 punktiem, tad es saprastu, tās ir pirmās pārbaudas spēles, kas vispār iet. Spēles laikā bija -20, tur tas ir saprotams. Bija arī plus 12. Es domāju, kāda spēle jāuzvar, lai būtu pārliecība. Ar katru spēli jāuzlabo sniegums, nāks tieši, kā Kaspars teica, nāks tie spēlētāji klāt, un pavisam cita spēle būs, kas ir varbūt gadsimta grūtības. Jā, protams, spēles rezultāts jau nav tas būtiskais jautājums šajā lietā. Vairāk ir runa tieši par to pašu spēles saturu, par kvalitāti. Par to mēs būtībā arī runājām tagad, ka daudz uzbrukumi no distances. Un, it kā man personīgi šķita, ka otrajā spēlē pret Poliju mēs tomēr vairāk mēģinājām spiest uz apakšu, tam pašam Šmitam tika daudz iespēlēts, un viņam arī bija iespējas apspēlēt ar muguru pret grozu. Es domāju, ka tomēr Grūzijas lielie spēlētāji ir mazliet meistarīgāki. Nebija
Polijas, protams, zvaigzne, līdz ar to mums arī pavērās vairāk iespējas, bet poļi ļoti labi izmantoja ātros uzbrukumus un 3 punktu metienus. Tāpēc arī mēs tur daudzreiz iekritām, diemžēl man nebija pieejama statistika, bet pēc spēles likās, ka mēs iekritām daudz aizsardzību atlikušās bumbās. Bet, kā jau minēju, kad būs Kristaps, tomēr 20 bumbas arī daudz paši mums iekritīs rokās. Arī mums būs vieglāk, mēs daudz noskatīsim tieši uz roku rādījusi, kad būs Kristapam izstieptās rokas, Dāvim izstieptās rokas. Es domāju, ka mums būs daudz vairāk atlikušo bumbu un pretiniekiem būs daudz mazāk iespēju atkārtot uzbrukumus. Ejam tālāk. Nākamā rubrika. Pozitīvs uzplaiksnījums atkal Artūram Ausējam šajos mačos. Labi iesaistījās cīņā pret Poliju, arī tika izlaists 3. ceturtajā vidū, kad bija šie lielie mīnusi. Un viņam esot laukumā, tajās minūtēs Latvijai +10, labākais plus-mīnus rādītājs. Artūrs spēlēja pārliecinoši, pārliecināts par savām darbībām un noteikti apgrūtināja treneru darbu sastāvu izvēlē. Un tāpēc vaicāšu jums konkrētu jautājumus, kur vēlos atbild ar labi vai slikti, un pēc tam jūs varat papildināt savu domu. Un jautājums ir sekojošs: labi vai slikti, ka kāds kandidāts rāda negaidīt labu sniegumu? Kaspar? Es domāju, tas noteikti ir labi. Tas tomēr arī stimulē citus spēlētājus. Visi nevar būt droši par savu vietu, jo ar kaut ko kādam ir jāsāk. Līdz ar to Ausējs nospēlē šādi, uzreiz liek aizdomāties, varbūt viņu paņemt kā 12. spēlētāju, līdz ar to mudināt arī pārējos LBL puišus cīnīties, ka caur LBL un ne tikai caur VF vai Ventspili var izsties uz izlasi. Arī caur Liepāju labi spēlējot, labi nospēlējot sezonu, labi nospēlēt pārbaudas spēles, tev ir iespēja tikt 12. Un es domāju, ka viņš ir viens no kandidātiem šobrīd, protams, ka jāstāsta, kā viss ritēs tālāk uz to pēdējo vietu. Labi vai slikti, Renār? Es domāju, ka ļoti labi. Es redzēju, kā viņš spēlē Geto laukumos, pēc tam LBL, un man ir nenormāls prieks par viņu, ka viņš var iznākt nosēdēs tik ilgu laiku malā un papildināt no rezerves soliņa komandas spēli, uzlabot to un nesadegt, nebaidīties, iemest tālos, sekt, kā viņš sedz, apgrūtinot saspēles vadītāju pozīciju. Un tas tieši tāpat, kā Kaspars teica, ka rada pārējos šo te inerci, ka viss ir sasniedzams, vienkārši jāstrādā ir, un Bagātskim žetons cepums, kā parasti saka, par to, ka paņēma Ausēju un dod šo te iespēju. Un, tagad jau interesanti. Man patīk tā pozitīvā konkurence, kas valda, ka Aigars, Čēnuks, Ausējs, kurš tādu... Gražuls. Jā, kurš būs, tas tiešām atkarīgs ir no tā, kas ir vairāk vajadzīgs un Bagātska redzējums, kas mums noderēs vairāk, vai no auguma centimetri, vai nezinu, Artūram dotā iespēja parādīt sev tādā līmenī. Ir dažādas filozofijas, kā veidot komandu. Mēs redzam lielās komandas pavisam tur. ASV, Spānija, Francija. Bieži vien nosauc jau 12, jau gatavojoties čempionātam. Varbūt 13, 14 spēlētājus. Un šis komandas sastāvs, kodols arī bez tādas lielas konkurences gatavojās turnīram. Tas nevarētu būt veids, kā arī veidot komandu Latvijā. Es domāju, mums nav liela starpības. Mums šobrīd palikuši cik 16 spēlētāji. Tā kā pa lielam arī jābūt riskam, ka tomēr mēneša laikā, cerams tā nebūs, bet kāds var dabūt traumu. Līdz ar to tomēr arī jābūt treniņu procesam, jābūt visiem. Nevar būt, ka mums pēkšņi palikam 11 vai 9 spēlētāji. Līdz ar to es domāju, tas ir pareizi, un šobrīd kā daram, mums ir 16 spēlētāji. Visi uzreiz, diemžēl, nespēja pievienoties izlasē, kā mēs minējām. Ja mums būtu tā, ka mums ir pusotru mēnesi iepriekš mēs varam 14 spēlētāji trenēties kopā, būtu savādāk, bet tā kā mums vairāku iemeslu dēļ daži var pievienoties 3-4 nedēļas iepriekš, es domāju, šis modelis ir tīri labs. Renār, tas, ka visi nevar spēlēt kopā, nevar gatavoties kopā visu šo sagatavošanās ciklu, labi, slikti? Es gribēju teikt, vienkārši piekrīt Kasparam. Bet tā īsumā, ja būtu iespēja, es teiktu, ka vajadzētu trenēties vienkārši 12 cilvēku sastāvā. Bez maz vai dzīvot visiem kopā, veidot tā kā ārpus un iekšpus tādu komandas team building mikroklimatu, bet, diemžēl, tā kā tāds iespējas nav. Tad 14, 16 ir tā rezervīta, jā, tiešām kādam varbūt trauma ir un kāds netiek, tad var ņemt vietā. Bet es esmu par to, ka jābūt vienam sastāvam visu laiku. Un bez piebraukšanā visu laiku trenējās, gatavojās, un tikai tā var to izdarīt. Nevis 2 tur, 2 tad, un tad tā ķīmija tā būs, nebūs mēnesis, ļoti maza. To tas jāsarauj tagad treniņos. Brīdī, kad mēs rakstām šo raidījumu, treneris Bagātsks vēl nav nosaucis, bet viņš ir teicis, ka nosauks šos pirmos liekos, jeb nākamos liekos.
paprognozēsim, un tad varēsim salīdzināt, vai šīs prognozes ir bijušas pareizas, nav pareizas. Kas par tavuprāt, kurš varētu 1 vai 2 būt tie, kas kuriem nākamajiem tiks teikts paldies? Es domāju, no garā gala tas noteikti var būt Ilja Gromovs, un es pieļauju, ka tas var būt arī Gražuls. Jo tomēr garajā galā mums ir ļoti liela konkurence. Mums tuliņās nāks 2 ļoti stipri papildinājumi. Mums ir vajadzīgs viens spēcīgais, tāpēc es Mējerim atstātu vietu noteikti. Un, ja mēs prognozējam 12, tur arī atkal izvērtīsies, būs vai nu Ausies, vai nu Šķēle. Es biju pierakstījis telefonā 12. Es atceros vienkārši no tiem pēdējiem, ka es ieliku iekšā Ausēju, es neieliku iekšā, es ieliku Šķēli, man ir Peiners, Gražulis, man ir ārpus Gromovs un Mērs, laikam. Tad tāds, laikam, tas 12. man, Lejas Mērs vēl tā, nav. Un, jā, tāds varētu būt. Es domāju, no tiem, kas varbūt tur tajā otrā pusītē. Kaspar? Es arī aizmirsu pievienot, es domāju, ka Dāvis Lejas Mērs, jā. Tomēr viņš nepaliks Ilsē. Ejam tālāk un paskatīsimies, kā veicies mūsu pretiniekiem. Rubrikā Skautings apskatīsim to, kā veicies mūsu pretiniekiem, ja pretiniecēm Eiropas čempionātā. Un vairākas komandas aizdzījušas savas pirmās pārbaudas spēles. Varam apskatīt arī grafikā. Turcija un Sērbija izcīnījusi ļoti pārliecinošas uzvaras. Jāteic gan, ka pretinieki nav bijuši stiprākie. Krievija savukārt ļoti pārliecinoši uzvarēja Somiju. Pēc tam piedzīvoja pirmo zaudējumu pēc 15 uzvarām Bazurēviča vadībā pret Izraēlu. Un redzam Beļģiju. Beļģija ar 2 punktu pārsvaru uzvarēja Vāciju. Iekavās redzam kopējo bilanci pārbaudas spēlēs, un šie 2 zaudējumi tika piedzīvoti vēl pirms nedēļas, kas nav šajā grafikā, pret Islandi. Tā kā jāņem vērā arī šīs fakts droši vien. Mums ir šobrīd jāsako līdzi, nezinu, varbūt droši vien nevis jākoncentrēs, bet jāpaskatās to, kā veicas arī pārējiem. Es domāju, ka jāstās ir, bet baigi lielu uzmanību uz to nevajadzētu pievērst, jo tā kā arī mūs tagad baigi skauto, mēs tur vinnējām, zaudējām, bet mūsu galvenie spēki piebiedrosies tikai tās pēc pāris dienām. Līdz ar to, protams, ka tur arī kādi pārsteigumi ir tāpat kā mums, bet es domāju, šis ir tas gads, kad pirmoreiz mums nebūtu jākoncentrējās uz pretiniekiem. Mums ir ļoti laba izlase, es domāju, mums ir visu laiku, var teikt, skaļākie uzvārdi, mums ir viņi no labām līgām, ar labu pieredzi. Mums ir jāveido savu spēli, savu stils un jākoncentrēs uz savu spēli. Nav jāstāsta, kas kam ir, kas kam nav. Dienā, kad mēs spēlējām pret Gruziju, parādījās ziņa, ka Turcijai mājiniecei šajā čempionātā ir atteicis ne tikai Omers Ašiks, centrspēlētājs no New Orleans Pelicans, bet arī Ersens Iljasova no Atlantas Hawks, arī pamatojot to ar nogurumu. Renāra, ja rīkojot Geto Kings of Air, piemēram, 3 nedēļas pirms šī pasākuma, Raimonds Elbakjans tev pateikt, es esmu nogurs, es šogad negribu vadīt. Tad pasākums droši vien būtu, bet tas būtu pavisam citādāk. Es domāju, otrādāk pat varētu būt, ka es teiktu, pieņemsim. Man te blakus projektiņi ir, es tā kā baigi tādu nogurs esmu un jau tādā pusceļā, es tomēr nepievienošos šim te pasākumam. Tas jautājums ir, vai tas ir normāli? Kā tas ietekmēs? Kādu ietekmēs tās? Man personīgais viedoklis ir, ka tomēr, ja man ir iespēja spēlēt Latvijas izlasē, man priekš manis tas neapspriežās. Es gan neesmu spēlējis lielajā izlasē, tik labs es nebiju. Es spēlēju visās vecuma grupās jauniešu izlasēs, un tajā laikā vismaz man nebija jautājumu. Es spēlēju Latvijas izlasē. Bet no otras puses, es nevaru ielīst tā otru cilvēku ādā, cik viņš tiešām ir nogurs. Viņš spēlē augstākajā līmenī, viņš jau domā par to. Viņš nomainīs vairākus klubus, ja? Viņš pārbrauc jau. Un tagad, vai tomēr saudzēt sevi un uzlabot veselību un spēlēt vēl, tomēr pelnīt maizīti vai spēlēt izlasē? Es laikam esmu tajā punktā dzīvē, ka es baigi netiesāju cilvēkus. Viņi pieņem tādu lēmumu, kādu viņi vēlās, un es respektēju to, vai tas būtu, šajā gadījumā Andžejs Pasičņiks. Ja. Es gan nesaprotu vienu lietu par jauniešu izlasēm, ka jaunieši atsakās spēlēt, bet tas ir cits jautājums. Šajā gadījumā, jā. Bet interesanti, ka es esmu spēlējis Turcijā. Jauniešu izlasē kopā ar Janičēnoku un Šķēli. Mēs spēlējām, ja nebaldos, tas nebija Kadde čemps, tas bija 18, kad bija Rīgā. Un atmosfēra ir tiešām liela ažiotāža, kā jau tas ir
Turcijā basketbolu mīl, un tur traki ir, viņa 6. spēlētājs ir mežonīgs, līdz ar to pret mājiniekiem būs grūti. Kas par šie abi, kas atteikuši ir garā gala spēlētāji, Enes Skanters arī politisku apsvērumu dēļ ir atteicies būtībā no Turcijas kā savām mājām, un garajā galā turkiem arvien tad mazāk zināmi vārdi paliek. Tas teiksim, var arī mainīt to turku spēles stilu, jo, ja mēs ņemam, ka viņiem bija 2 NBA spēlētāji, uz kuriem es pieļauju, ka būtu tiktu veidota spēle, tad šobrīd droši vien tā situācija var pamainīties. Es domāju, ka viņi ir pamainīsies, bet neaizmirstam, ka tomēr Turcijas līga ir viena no spēcīgākajām līgām Eiropā. Un es domāju, ka rezerves viņiem atradīsies, plus, tā kā Renārs minēja, tomēr spēlēt Turcijā ir nenormāli grūti, ka tev no virsmas, no augšas bļauj 12-15 tūkstoši turku. Ja nemet kaut ko, jā. Ja nemet vai nespļaun, tad tiešām tā atmosfēra ir iespaidīga, un es domāju, ja mēs spēlētu kaut kādā tur Itālijā vai citur, tad reiz mums būtu milzīgas priekšrocības. Bet tā kā mēs spēlējam Turcijā, vienalga, kāds turkiem ir sastāvs, viņiem vienmēr skatītāji bļaus, viņiem vienmēr tiesneši palīdzēs. Tā vienmēr ir bijis. Atceros, ka 2001. gadā, kad turki tika pat līdz finālam. Pateicoties tikai tāpēc, ka viņi spēlē Turcijā. Tur ir ļoti grūti spēlēt. Jā, un savās mājās viņi ir ļoti labi spēlējuši arī 10. gada pasaules čempionātā. Jāņem vērā, tu teici, daudz labu klubu Eirolīgā spēlējoši spēlētāji, it kā spēlējoši, jo, ja mēs paskatāmies tās minūtes, būtībā viņiem jau ir ļoti maz minimāls spēles laiks ļoti daudziem. Ne jau visiem, bet daudziem. Tāda spēļu prakses trūkums, tas droši vien arī var tomēr atstāt kaut kādu iespēju. Es domāju, viņš varētu atstāt, un viņš atstās. Jautājums, cik ļoti liela tas atstās uz viņu uzvarām vai zaudējumiem, to pagaidām mums pāragri spiest, jo viņam tomēr ir diezgan spējīga arī ārējā līnija. Varbūt viņi pārveidos tā, ka viņi tuliņās skries un visu uzbrukumu taisīs ar ārēju, kas, kā es jau minēju, ir mūsdienīgi un ir populāri. Līdz ar to laiks rādīs, bet Turcijā vienalga, kā es saku, tur būs ļoti grūti spēlēt, un vienalga viņu veidot caur ārējo, caur iekšējo līniju. Turcijā vienmēr ir milzīgs spēks, bet redzot mūsu sastāvu, es domāju, mūsu rokās un atkarīgs no tā, cik mēs ļoti mobilizēsimies paši. Es domāju, mēs būsim mobilizēti, jo mums ir tieši daudz jaunu spēlētāju, kas grib sevi pierādīt, kas, es domāju, kas grib arī pateikt arī tautai paldies, piemēram, kā Kristus Porziņš. Es domāju, viņš dēļ tā, ka viņš ir ticis tur ļoti tuvu būdams All-Star spēlēm, tas ir noteikti liels pienesums Latvijas tautai, un es domāju, ar šādām spēlēm viņš varētu pateikt milzīgi paldies arī to, ko mēs visi esam darījuši ar viņa labā. Beļģija uzvarēja Vāciju, Renār, bet iepriekš zaudēja Īslandē 2 spēles. Tas tev pārsteidz, nepārsteidz? Ko tu zini par Īslandes basketbolu? Es kaut ko dzirdēju kādreiz. Nē, bet mēs nesen uzzinājām, kas ir Īslandes futbols. Beļģija, esam sāpīgi piedzīvojums ar viņiem, esam arī uzvarējuši viņus. Manuprāt, ka tiešām šajā gadā, tā kā Kaspars teica, nav vispār jāskatās uz pretiniekiem. Skautings, protams, būs un jāveic tā informācijas izpēti, bet ir tiešām jādomā par mūsu spēli. Un man liekas, ka nav jādomā tā. Mēs vinēsim Serbiju pirmā spēle, 1. septembris. Olimpiskie vicečempioni, skaidrs, būs grūti. Vienkārši jāiet un pa katru spēli jāiet un jācīnās. Vienalga tā Lielbritānija, Krievija, jāiet un jācīnās par uzvaru. Bet pārbaudas spēles tiešām ir tā kā... var vinēt, var zaudēt. Tas tāds process, kurā tiešām iespēlēts sastāvs tiek. Vēl viena lieta, ko gribu minēt, ka arī šīs lielās komandas bieži vien veido to, teiksim, fiziskās sagatavotības programmu tā, lai to formas pīķi sasniegtu nevis uz pašu čempionāta sākumu, bet jau uz izslēgšanas turnīru. Tā Lietuva dara. Es esmu dzirdējis, jā. Es gribētu arī piezīmēt to, es neceros, tas bija 2005. vai 2007. gads, mēs tieši gatavojāmies vienu no fināla turnīriem. Un tajā gadā mēs vinējām visus. Mēs vinējām Grieķus, kas bija nemaldos pasaules čempioni. Pārbaudas spēlēs. Pārbaudas spēles, protams. Tad mēs vinējām Itāļus, mēs vinējām Horvātus. Mēs praktiski vinējām visus. Un kad nāca īstās spēles, tad, protams, tās īstās komandas rādīja savu klasi. Un rezultāts bija tāds, kāds viņš bija. Tāpēc galvenais ir dabūt to pīku formu tieši čempionātā, jo es domāju, tas ir ļoti svarīgi iziet no bedres vajadzīgā brīdī, bet mums ir tie kompetenti un labi speciālisti, es domāju, gan fiziskā sagatavotības treneri, gan arī mūsu treneri, lai to pašu galveno, vislabāko formu sasniegt tieši septembrī.
Labi, paldies. Tas bija skautings. Atsildoties, paskatīsimies uz to, kas mūs sagaida turpinājumā. Un turpinājumā mūs sagaida nākamā pārbaudas spēle šajā piekdienā pret Poliju. Beidzot mājās, beidzot arēnā Rīga. Renār, tu esi droši vien nogaidījies redzēt mūsu Latvijas valstsvienību mājās beidzot spēlēm. Es tik ļoti gribētu redzēt. Es, diemžēl, netikšu. Man ir jādara savu darbu, es sekošu līdzi mobilēs ierīcēs un visu citur. Es tiešām gribētu, bet daudz cilvēku tiks un redzēs. Un, man tāda sajūta, ka basketbols pilnīgi ir atdzimis. Un zinot to, ka mums ir vēl priekšā Lietuva un vēl spēles. Un ka visi skatītāji ir noilgušies pēc basketbola, pēc tāda sastāva. Un tādā sajūsmā gaida par neskatoties ko? Pat neskatoties uz jaunatnes izlašu rezultātiem šovasar. Domāju, ka jā. Es domāju, ka tas jā, no tā abstrahējās un iet un gatavojās tieši šai izlasē. Bet vienīgais varbūt tāds nosacīts iesacījums nebūvēt ekspektāciju pils par to, ka šie uzvārdi uz papīra izskatās mums tiešām garšīgi, superīgi. Mēs tur brauksim, visu vinēsim. Es domāju, ka jāpiet vienkārši jājūt līdzi pozitīvi mūsu izlasē, jādod tā enerģija no Latvijas ir un tad jau viss būs labi. Tagad atlikušajās pārbaudas spēlēs, kas par mums vajadzētu spēlēt jau ar to īsto sastāvu, to galveno, mazāk jāeksperimentē un jādod iespējas. Es domāju, ka vēl īstais sastāvs mums nesanāk, jo Kristaps vēl nevar piebiedroties un līdz ar to gluži nesanāks, bet es domāju noteikti, ka jāsāk, jo es domāju, ka trenerim Bagātskim arī jau ir savas idejas, kurš būs, kurš nebūs. Šodien arī mēs uzzināsim pirmos, kas atkritīs no mūsu lielās izlases un tajā pašā laikā, protams, jā. Vadošiem spēlētājiem jāsāk lēnām ieiet formā, jārāda tas sniegums, tuvāk tas sniegums, ko mēs gribam redzēt septembrī, un noteikti, es domāju, tā arī notiksies. Un es domāju, ka mums arī šobrīd nav jāizprins, kā tu minēji, Renāri, par tām jauniešu izlasēm. Es uzskatu, ka jauniešu izlases tāpat kā ar skolās ir eksāmeni. Mums ir 9. klases eksāmenis, 12. Bet beigās tas ir svarīgi, kā mēs to beigās, kas mums ir tas liederīgais darba spēks. Ja tā ir Latvijas izlase, un mums viņa spēlē labi, tad lai tās jaunatnes attīstās, kā viņas attīstās, bet tomēr pats galvenais uzsvars jāliek uz lielu Latvijas izlasi. Bet, protams, cilvēki, kas par to uztraucās, it kā domā ilgtermiņā par to Latvijas izlasi. Jo no šiem jaunajiem spēlētājiem, protams, arī ir cerības, ka kāds kļūs par Latvijas lielās izlases spēlētāju. Tur tomēr ir daudz spēlētāji jau ar skanīgiem uzvārdiem. Es domāju, ka mazliet pieiet patriotiskāk pie tā visa. Es domāju, viss būs normāli, un tomēr no lielās izlases es tik ļoti ceru, ka tik daudz spēlētāju neatteiksies turpmāk. Renār, ko tu gribētu sagaidīt no Latvijas izlases? Tu jau minēji šo, ka jāatbalsta, bet tev droši vien ir arī kaut kāds mērķis, vai ko tu gribētu redzēt, kādu vietu, atkal vienu vietu augstāk nekā iepriekšējā čempionātā, vai tikt playoffā, vai varbūt medaļas izcīnīt? Man kā bijušā spēlētāja un tāda jau parastā līdzjūtēja, tāds mini sapnīts pirmā var vienkārši izkļūt no grupas. Izkļūt pēc iespēja augstāku vietu, un tad mēs skatīsimies tālāk, tādu nebūvēju tālāk. Protams, ka tādi utopiskie varbūt vēl lielākie tā medaļas, bet solīt pa solītiem. Es vienkārši gribu baudīt, skatīties, sekot līdzi, kā mūsu tie spēlē, un noilgojies, skatoties, kāds mums ir sastāvs. Man priecē, es gribu skatīties skaistu basketbolu. Kas par nav tā, ka šobrīd vēl it kā mums ir tie skaļie uzvārdi un spēlētāji spēlē labās līgās, labos klubos, bet lielākoties viņi visi ir jauni. Mums ir tikai 2 spēlētāji, kas dzimuši ir pirms 90. gada, un varbūt patiesībā tas pīķis šiem spēlētājiem būs vēl pēc, gada, 2, 3, 4. Es domāju, tā noteikti arī būs, bet tomēr arī nevajag aizmirst, ka šobrīd FIBA ir ļoti liels izmaiņas. Un turpmāk, lai tiktu uz Eiropas čempionātu, diemžēl nevarēs piedalīties atlases ciklos ne NBA, ne Eirolīgas un Ulebkaus varēs, laikam, tomēr. Ulebkaus, laikam, varēs. Bet vienalga, ja mūsu pamatsastāvs nevarēs piedalīties, tas tomēr radīs zināmas bažas. Tāpēc es domāju, šitā ir tā izlase, ka tomēr džekiem ir jāsaņemās, jo tādā sastāvā, kāds mēs esam šobrīd, cerēšu, ka vēl būs ilgus gadus, bet es domāju, ka viņiem ir jāsaņemās tieši uz to čempi arī. Renār, tas, ka tagad atlikušās pārbaudas spēles ir tikai mājās, gatavoties mājās pie sevis savā gultā gulēt, tas ir labi? Tas ļoti individuāli, gan no spēlētājiem. Man patīk savā gultā gulēt. Bet runājam kontekstā par basketbolu, tad man patīk spēlēt ļoti izbraukumā. Lielāks spiediens ir mājās, bet čempionāts nenotiek mājās. Es domāju,
tieši labi, ka mēs pēdējās spēles aizvedam mājās pie saviem skatītājiem. Mums jāizcīna pāris uzvaras. Vismaz kādu, lai būtu tāds patīkams noskaņojums un pārliecības saviem spēkiem kā komandai. Un izveidot šo ķīmiju beidzot pilnā sastāvā tieši tiem cilvēkiem, kuri dosies uz čempionātu. Un tad septembrī vienkārši parādīt visiem, kas ir Latvijas basketbols Turcijā. Kas par tas, ka spēlējam mājās, tikai mājās tagad un gatavojamies? Es domāju, tas ir varbūt ļoti dažāds efekts. Piemēram, es atceros 2007. gadā, kad mēs spēlējām ar Spāņiem. Spānija visas savas spēles pirms olimpiskā cikla aizvedīs mājās. Tikai tāpēc, ka viņiem uz to brīdi bija novākts ļoti labs sastāvs, un viņi gribēja parādīt un popularizēt basketbolu Spānijā. Es domāju, tas bija viņiem ļoti labi izdevās. Šobrīd Spānijas visas izlases cīnās pa augstām godalgām, un cerams, ka tas būs arī stimuls mums vēl vairāk trenēties jaunajiem, vēl vairāk pārstāvēt savu valsti. Un es domāju, tas mums nāk tikai pa labu. Kungi, man jums pamazām jāsaka paldies par to, ka atnācāt un padalījāties savās pārdomās, bet mums vēl ir jāizspēlē konkursiņš, ko piedāvā veikals Pro Basketbolu Brīvības ielā 101. Un pirms dzirdam šīs nedēļas jautājumu, atskatīsimies uz pagājušās nedēļas jautājumu. Andris Kivičs uzdeva jautājumu, kurā vietā un kurā gadā viņš kļuva par pasaules čempionu streetbolā. Zināt, kungi, atbild šo jautājumu? Es domāju, ka 94. vai 96. 94. un kurā vietā? Vietu es neuzminēšu. Vieta, es domāju, Amerika. Vācija, Frankfurta. Tāpat Tepat vien ir kopā ar Aigaru Vītols un Raimondu Furmanu. Un balviņu izlozes rezultātā pareizi atbildot šo jautājumu ir ieguvis Kristians Ruluks. Tā kā Kristian dodies uz veikalu Brīvības ielā 101 Pro Basketbolu un saka, ka es uzvarēšu konkursā, dabūs balviņā Warriors čempionu cepurīti. Šonedēļ konkursa jautājumu mums uzdos jau bijušais profesionālais basketbolists, LBL svaigākās bronzas kapteinis Salvis Mētra. Tā kā klausāmies jautājumu. Kurš ir visu laiku labākais vidēji gūtajos punktos Latvijas izlases sastāvā? Šoreiz jums nevajadzēšu atbildi uz šo jautājumu. Es pieļauju, varbūt jūs zinat, varbūt nezināt, bet nedosim papildus iespējas skatītājiem. Skatītāji, jums trešdienas rītā jāmeklē Facebook sportcentrs.com lapā video ar šo jautājumu, komentārā pie video jāraksta atbildi, un tad uzvarētājiem tiks Latvijas izlases krekliņš, tā kā ļoti vērtīga balva pirms pārbaudas spēlēm savās mājās, lai varētu doties uz spēlēm un atbalstīt Latvijas izlasi kārtīgā, cienīgā apģērbā. Vēlreiz teikšu paldies jums, vīri, par to, ka atnācāt, un aicināšu jums, šoreiz varbūt Renāram, jo ar Kasparu mēs tiksimies arī turpmāk, bet Renāra, tavs novēlējums Latvijas basketbola valsts vienībai šoruden? Es novēlu mūsu valsts vienībai kaifot, baudīt šo te laiku kopā kā komandai un cīnīties ne tikai kā komanda, bet arī par visu Latviju. Un mēs viņus atbalstīsim šeit. Un, es domāju, vēsāku prātu. Ar vēsu prātu, ar lauzu sirdi un kaifot. Lai izdodas. Lieliski. Paldies, Renār. Paldies, Kaspar. Paldies jums, kas skatījāties. Un mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ raidījumā Aiz Sānlīnijas.